Esiet sveicināti mūsu YouTube kanālā, kas ir veltīts padomju filozofijai, arī padomju filozofijas atbalstīm tieši Latvijā. Un tomēr mēs runājam ne tikai par padomju filozofiju, bet arī to, kādā veidā tā varēja ietekmēt, piemēram, sadzīvi un arī to, kas iespējams ir palicis no padomju laikiem joprojām tādā kā publiskajā telpā. Šoreiz mans viesis ir Elvijs Savickis, arhitekts, arī mākslinieks, es tā varētu teikt, jau ir bijuši izstādes, varbūt arī teorētiķis. Un, cik es arī zinu, daļa no tavām arhitektūras interesēm attiecās uz tādu fenomenu, kas varbūt ikdienā nav ievērojams tik labi, proti uz infrastruktūru. Jo infrastruktūra principā visu laiku ir it kā mums fonā, bet mēs viņu it kā nevērojam. Bet reizē iespējams infrastruktūra arī savā ziņā iemieso noteikta veida vai politisko iekārtu pat, vai ideoloģisko aspektus un tā tālāk. Kā piemēram, ja mēs aplūkojam to pašu Romas impēriju, tātad viens no galvenajām infrastruktūrām, ko viņi tur ievies, kas arī tika atzīmēts, piemēram, Monty Python filmā Braina dzīve, ir tilti, akvadukti un tam līdzīgi, kas, protams, aptver visu impēriju kopā. Ļeņiņa viens no pirmajiem uzdevumiem Padomju Savienībā bija visas valsts elektrifikācija. Un savukārt, cik es nojaušu, tad daļa no tavām interesēm attiecās ne tikai uz infrastruktūru, bet arī uz tādām kā militārām infrastruktūrām, kas tomēr arī Latvijā ir nedaudz saglabājušās. Brūtu vari izstāstīt, kāpēc tev pašam kā arhitektam ir radusies interesi par šo fenomenu? Katrā ziņā, ka sāk kādu projektu, ir jāskatās tās to, kas nav uzreiz redzams, tas, kas vēsturē ir noticis, jo arhitektūrā mums ir gan jāatvēl kādi 100 gadi atpakaļ, ja ne pat 1000 gadi, ja ne pat 1500 gadi, un jāpavelk uz priekšu tie gadi, un infrastruktūra tiešām ir tas, kas ir absolūti nepieciešams kaut kādai domai, un tomēr es esmu uzaudzis Rīgā, un mani interesēja vienmēr tas, kas ir nedaudz apslēpts arhitektūrā aiz fasādēm. Tas, kas tiek varbūt tās politiski slēpts, lai var tās aizsargātu, lai arī uzbruktu, un bija vietas un daudz telpas, kuras mēs netikām viņās iekšā pat līdz 90. Mēs netikām ielaist daudzās militārās teritorijās un tādās vietās, un vienā brīdī es uzsāku tādu ciklu par šiem te kritiskajām, angliski būtu critical environments, jeb kritiskajām telpām, un savā teorijā es aizgāju līdz Kazahstānai, kur ir viena no nezināmajām telpām, kā Semipalaķīnska, kurā notika ļoti lieli atomu triecienu izmēģinājumu testi, jeb šis te nulles punkts, un par to nerunāja. Un, manuprāt, tas bija tāds, un tas joprojām šī vieta Kazahstānā uz ziemeļiem no Astanas ir ļoti piesārņota, bet tajā pašā laikā pa visu šo te padomju teritoriju ir izveidots tāds kā nervu tīklojums, kas ir šī te infrastruktūra, kas man interesē, tās nav vilcienu līnijas, lai arī tā ir daļa no nervu sistēmas, vai ne, kā infrastruktūra, nogādāt barību, vai ne, es viņu tiešām varētu salīdzināt ar kādu ķermenisku veidojumu, teiksim, kur mums būtu ateja, kas ir Kazahstānā, kur notiek šie te eksplozijas un piesārņojums. Mums Latvijā bija 2 acis, Irbenes lokators un Skrundas lokators. Mums Latvijā bija 2 acis, un ir vairākas tādi maņu orgāni, kas ir izvietot pa šo padomju savienību. Arī Ukrainā ir vairāk tādu objekti, vai ne, šie te radio skrāpētāju stacijas, kas atrodas netālu no Černobiļas. Un šo te infrastruktūru savieno ļoti vairāk tādi maņu orgāni. Un tas man ļoti ieinteresēja, kā, jā, tie ir militāri objekti, bet tomēr tie ir tādi maņu orgāni, kāda sensitīva arhitektūra, kas uztver un norēģē uz kaut ko.
paldies Dievam, daudz neatreģēja kaut kādā fiziskā lietā, bet visu laiku šie maņas orgāni. Un tā bija tāda dīvaina, dzīva arhitektūra, ļoti tālu, ļoti paslēpta, ļoti ir jārokās. Un ar šo te paslēptību viņa bija slēpta ļoti ilgi, ja pēc otrā pasaules kara nacistu visa infrastruktūra tika atklāta, eksponēta un izrādīta, kā šī te mašinērija strādāja, tad šī te padomju infrastruktūra turpināja augt kā tāds sēņu tīklojums līdz 91. gadam. Un pa ko pat pāris micēlijiem mēs atklājām tikai 2003. gadā, kā pieņemsim Līgatnes pazemes bunkuru, kas ir kaut kāds tāds smadzeņu aizsardzības vieta. Un tā ir tāda, kad pēc šo jautājumu, tā ir tāda puzle, kas ir jāliek kopā. Un mēs joprojām neesam pa tuvu salikt visu šo puzli, jo tas pats kodols vēl ir ļoti slēpts ar visu to, kas notiek. Mēs esam redzējuši tikai tur tās zemes, kur ir Padomju Savienība sabrukus un atkāpusies, vai ne? Bet mēs to centru vēl baigi nezinām. Tiešām, kas notiek 40 kilometri no Ludzas ar šo pretgaisa, ar gaisa bāzi, vai ne, teiksim. Un tā ir tāda arhitektūra, kas ir ļoti bīstama, diezgan bieži nevajadzīga, bet tomēr tā ir tāda tehnoloģija. Tā ir tehnoloģija, un šī arhitektūra paslēptā, mums par viņu ir jārunā, mums viņu ir jāredz un jāapzinās, kas tiešām notika mūsu zemē, kas, teiksim, un nav vēl tā puzle pat Latvijā salikta kopā, un daudz pat nezinu, ka ap Rīgu arī bija tāds kā pretraķešu kupols, kas sastāvēja no 3 raķešu bāzēm, Garciema, Juglas un Mārupas raķešu bāzēm, ko mēs arī esam apskatījuši. Kur tur esi 3D skanējis? Noskanējuši, mēs viņu mēģinām saglabāt, bet un ir arī pēdējos gados parādījies, kas tāds ļoti aktīvs, kā šis te militārais turisms, ja Padomju Savienības militārais turisms, kas strādā, kas tiešām ir, var būt daļa no turisma, ar ko tas varētu, un kas ir svarīgi izrādāt un apzināties, ka šādi maņu orgāni bija arī agresīvi, bet viņi bija mūsu zemē. Un tad, piemēram, ja mēs skatāmies, atgriežamies atpakaļ pie Rīgas, tad mums arī bija viens pasākums Elizabetes ielā 2, buržuāskās filozofijas marasms 1985. Un interesantā kārtā tad šis pasākums bija viens no tāda kā sērijas, lai šo ēku tiešām saglabātu. Jā. Un reizē daudziem ir tomēr tā trauma, jo tiek uzskatīts, tas bija tā kā šis birokrātiskais centrs, ja, kas arī bija tā kā viens no šīm micēlijas daļām, kā teikt. Ja. Un tad, protams, ir tad jautājums, ja cik lielā mērā tas bija ne tikai tāds birokrātiskais centrs, bet arī, piemēram, militārs centrs. Viņam bija saistība ar šīm pretgaisa aizsardzībām un sarkano Viņš ir pogu. centrā, jā. Viņš bija centrā, un teiksim tā, ja tā izstāsta, kas slēptos, teiksim, šajā Līgatnes bunkurā, tie bija Elizabetes ielas 2 iemītnieki. Tie būtu, kas izkāptu uz Brīvības ielas un pilnā hodā skrietu līdz Līgatnei, ja signāls tiktu dots vai ne. Šo Elizabetes ielas 2 ēku tā ir būvēta partijai, šīm te smadzenēm. Un, manuprāt, tas ir tāds tieši piemērs tai reprezentācijai, ka arhitektūra ir ideoloģija. Jāmin Žižeks, kurš ir teicis, ka arhitektūra ir šī te ideoloģija betonā atlieta. Vai ne? Kā tas attiektos, piemēram, uz Elizabetes ielas? To mēs varētu redzēt, ka tajā brīdī, kad bija šī partija sagribas Padomju Savienība, bija posms, ka tas kļuva par pasaules tirdzniecības centru. Šajā pašā mājā bija pilnīgais pretsats, bet viņš ilgi neizturēja. Viņš kaut kādā veidā tā māja neļāva sevi ierīkot to nākamo iemītnieku, un joprojām mēs nevaram tikt galā, kādu jauno ideoloģiju bija piedāvājums arī no NRJ arhitektūras biroja pārveidot to par dizaina centru, par jaucam nost, lai būvētu jauno koncertu zāli, bet mēs nevarējām vienoties, kādu jauno ideoloģiju mēs viņai pārvilkt pāri, tas nav dažkārt tik viegli. Bet tomēr
Tas ir iespējams. Tas būtu iespējams nomainīt ideoloģiju, bet nomainot, teiksim, kaut kādus rekonstrukciju, mēs uzreiz pārvilktu jaunu ādu tam pāri un censos izmainīt to ideoloģiju. Bet ar šiem te jaunajiem materiāliem, kas ir radīti citā ekonomiskajā sistēmā, viņa nomainītu nedaudz to būtību. Bet pašlaik, kamēr viņa nav restaurēta un izdomāta, mums ir ļoti grūti ar šo te ideoloģiju kaut ko darīt. Un tajā brīdī, kad mums bija šis pasākums, ka mēs tikām uzaicināti rīkot, bija liels konflikts ar arhitektu uz mūziķiem. Man likās, bija ļoti svarīgi uzaicināt filozofus iesaistīties šajā jautājumā par šo ēku. Un tad bija tāds, ka lēmumu pieņemšana likās, ka tas notiek tādā 85. gada līmenī. Tāpēc arī Ir saglabājies, ja, tas gars. nekas nav noticis pašlaik. Pašlaik māja stāv kā stāvējusi, vai ne? Un mēs netiekam galā ar šo ideoloģijas. Tā principā tas nav runa par to, lai viņi saglabātu kā šādu pieminekli, bet ir runa par to, ka viņi tai vai jāpārbūvē. Ja? Ja es pareizi saprotu, kā šī ideoloģija arhitektūrā strādā. Tas ir, ja mēs viņu pārbūsim, tad tas ir atkarīgs, cik ļoti mēs to konservētu, cik ļoti mēs noliedzam to, kas ir noticis, kas ir būvēts, vai mēs novērtējam pārsvaru tās kvalitātes no tās vietas, vai mēs reprezentējam un izstāstam pilno stāstu, ka šīs bija smadzenes ļoti nopietnai bruņošanās iekārtai, ļoti nopietniem aizsardzības mehānismiem, kas jebkurā brīdī varēja kļūt par uzbrukuma mehānismiem. Šī māja bija ļoti saistīta ar šīm te citām infrastruktūrām, ar tām sarkanajām pogām, bunkuriem, raķetēm un citām lietām. Vai ne? Bet, ja mēs viņu remontēsim tagad, man ir ļoti bail, ka tā pārbūve, ja mēs, tauta vai politiķi vienosies par to, ka tā nav jānojauc, bet mēs mainām šo ideoloģiju, vinnētu zemākā cena. Mēs pārvilktu aizļauju paveikt, mēs pārvilktu pāri ar ļoti vieglu likumu, zemākā cena pārbūvē vinnētu, un ar šo te mēs ienāktu ļoti ātri 21. gadsimta politiski ekonomiskajā situācijā, zemākā cena vinnētu, un mēs iespējams sabojātu pāris telpiskās kvalitātes. Un tad ir arī jautājums principā par šo infrastruktūru kā tādu. Tātad, ja, piemēram, Padomju Savienībā tiešām ir šī militārā infrastruktūra, kā šis micēlijs, kas vienkārši visur saug ar specifiski arī šīm acīm, ar potenciālu uzbrukumu tam līdzīgi, vai principā tas nozīmē, ka infrastruktūra pati par sevi iemieso noteikti veida valsts ideoloģiju. Tas ir viens. Un ja tas tā ir, vai šī infrastruktūra tādā gadījumā ir jāsaglabā vispār. Un tiešām viņi ir jāpārveido, jānojauc un jāveido kaut kas jauns, kas atbilst nākamajai mūsdienu ideoloģijai. Ir ļoti grūti ģeneralizēt uz visiem šiem objektiem, cik viņi ir daudz, teiksim, es pat viņu mērītu 100, ja ne pat pa visu šo te lielāko impēriju, kas ir eksistējusi, par lielāko savienību, cik daudz tādu objektu ir. Un tas tomēr būtu katra individuāla objekta stāsts, bet mums vajadzētu izdarīt visu iespējamo, lai mēs par šo neaizmirstu. Un kā mēs to darītu? Viens variants varētu būt turisms, vai ne? Turisms ir labs variants, kas turpina attīstīt atmiņas, vai ne? Bet mēs ļoti daudz jaucam nost. Ļoti daudz padomju celtnes un padomju lietas. Un nerunāsim par kvalitatīvu padomju arhitektūru, tāda arī notika. Pat šī padomju arhitektūra ļoti reti, kad būtu iesniegta kultūra pieminekļu mantojumā. Ļoti reti, kurš objekts būtu zem aizsardzības, nerunājot vēl par šādām te lietām. Mums bija viens projekts kādā 13. 14. gadā. Rēzeknē bija brīnišķīgs kinoteātris Joriks, uzbūvēts par godu Gagārina lidojumam kosmosā. Fantastiska celtne. Un tā bija
apciemojot Rēzekni, es dzirdēju, ka es skatos, wow, tas gan ir labs padomju modernisms ar fantastisku pārkari, lielu apjomu, tiešām var just šo te Gagārina gravitātes iemiesojumu šajā ieejas mezglā un elegants modernisms, labas kvalitātes būve. Ko mēs sakām, nē, tas ir Joriks, to jauks nost. Un tas notika tad, kad tika uzbūvēts jau Goras un Zeimuļš. Tātad Rēzekne kā pilsēta arī gribēja nomainīt to savu identitāti, ka viņiem ir šis padomju laika kino. Un ko mēs izdarījām? Mēs uztaisījām tādu kā Jorika bēres, un mēs uzjautājām vietējiem iedzīvotājiem, mēs tur uztaisījām vietējos māksliniekus, uzaicinājām arhitektus, Rīgas mākslinieks un cik vēl skateparkā iegājām, tur vēl vietas pietika skateriem, kas viņi tur nedēļas laikā skateparku uzbūvēja tajā slīpējā kinoteātrī. Un mēs viņiem jautājām, jūs esat gatavi, vai jūs gribētu saglabāt? Nē. Un vietējie nevēlējās par viņu cīnīties. Manuprāt, ka būtu iespēja viņu izglābt, bet pasākums notika kā bēres, un nedēļu pēc mūsu pasākumu viņu nojauca. Bet mums ir jāredz tas kontekstā ar Goru un Zeimuļu. Un redzot, kas arī tagad pat ar Goru notiek, vai ne, ka iestāde nav gatava ar tās cīnīties par to, bet identitāti mēs kā pilsēta mainām. Mēs Padomju Savienībā nebijām bijuši. Un tā ir diezgan liela problēma, ka Vai arī dažreiz atgriežamies pie tādas iztēlotas identitātes, kā piemēram Melngalnams. Jā. Jā. Kā mēs esam šī tirgotāja pilsēta un kas tur vēl ir. Tad ir jautājums, bet vai tiešām tad vajag jaukt šīs ēkas nost? Varbūt, ka var sadzīvot vai absolūti nevar sadzīvot. Vispār ir bīstami kaut ko jaukt nost. Tas ir ļoti neekoloģiski pirmām kārtām. Var tās dažkārt varbūt nedaudz dārgāk, bet jābeidz jaukt nost mājas. Mēs varam pielāgot, mēs varam izmantot to seno materialitāti. Citādāk sanāks tā, ka pirmais latviešu pārizmantošanas projekts notika tad, kad latvieši nojauca visas, ne visas, bet lielāko daļu vācu pilis, mūra pilis un uzbūvēja savas mājas. Nojaucam šās te, kas arī bija tāda infrastruktūra no vācu bruņiniekiem, krustnešiem, bija lielās pilis. Vienā brīdī, kad viņi bija vāji, tas tika nojaukts. Un mums ir palikuši ļoti daudz pāris tikai pilskalni, viens otram jauc no šīs te, lai tikai pazaudētu un aizmirstu iepriekšējo identitāti un būvētu jaunu identitāti, vai ne? Bet kā izrādās pēc 500 gadiem var tās kā vācu pils drupas, tomēr rekur Turaida, rekur tur vēl ir Bauskā pils, vai cik tās, tas ir tāds piemineklis, nedod Dievs, mēs viņam pievienosimies, bet ja tas ir 500 gadi. Jautājums 500, 400, 300 gadi iespējams, vai ne? Vai ir liela atšķirība no Rundāles pils un Elzbetes ielas 2 mājas? Viens ir impērijas arī atpūtas nams, dzīvošanas nams, un otrs ir lēmumu pieņemšanas nams, bet abi divi ir citu veidu ideoloģiju nami, ar ko Rundāles pils ir skaistāka nekā Elzbetes ielas 2 māja. Es domāju, ka tā parasti teiktu, jā. Tā teiktu, bet substance ir tā kodols, vadības kodols bija gan Rundāles pilī, gan Elzbetes ielas 2 pilī. Un tev ir tās kāds pēc 300 gadiem izdomās un jaukt no Rīgas pili. Bet Rīgas pili arī mēģināja kaut kā pārdefinēt padomu laikos. Tā bija pionieru pils tomēr. Es tur dabūju savu 1. oktobra nozīmē. Tieši tā. Tātad arī šīm te centrālajām vadības mājām ideoloģija var mainīties tāpēc, kā Rundāles pils kļuva par skolu, kur bija basketbola laukums ar lielajām podiņkrāsnīm, uzlikts podiņkrāsnes, vai ne? Tā kā, bet tomēr, kā izrādās, mēs tomēr novērtējam, ka tā ir Rundāles pils pēc kādiem pāris gadsimtiem. Un tas nav jānojauc Elzbetes ielas 2 māju, bet mums ir jāpagaida kā 2 gadsimti. Var tas jāierīko tikpat banālu lieta kā skola šajā Elzbetes ielas 2 un jānotur un nepieņemam straujus lēmumus. Ja mēs to darīsim, būs bēdīgi. Saka, atgriezīšos pie šī izteikuma par
civilizācijas un kanalizācijas nepieciešamajām attiecībām. Jā. Un tad, tātad kurā punktā, ja tad šī infrastruktūra vienkārši, kad viņa sabrūk, tad arī sabrūk faktiski šī civilizācija, ja? Proti minimālais. Ja? Jo, principā, kā jau es minēju, ka mēs vispār piefiksējam, ka tāda infrastruktūra eksistē tikai, kad viņa kaut ko nepareizi dara, vai viņa vienkārši kaut kā vai nu nestrādās, sabrūk vai kaut kas tam līdzīgs. Vai militārajā aspektā tas ir tā, ka viņi nespēja tevi aizsargāt arī burtiski. Tad ievēro, šīs visas nepilnības un tam līdzīgi. Tas ir labs jautājums, teiksim, par to kanalizāciju. Mēs jau no šīs infrastruktūras bet mēs esam ļoti apdedzinājušies no šīm infrastruktūrām un kanalizācijas. Un turpinām apdedzināties, teiksim, un pielāgoties. Teiksim, es minētu to tādu Londonas gadījumu, kad tur visi dabūja šo te piesārņojumu un, kā sauc to, kur viņas baciļus no dzeramā ūdeni un pus Londonu. Tīfu, jā, kad bija lielie uzliesmojumi lielajās pilsētās ar tīfu, vai ne? Īpaši tāpēc, ka kanalizācija, starp citu, gāja caur kapiem, kurā bija mēra slimnieka aprakt arī. Piemēram, viens no mūsu varoņiem, Marks, šādi zaudēja vienu savu bērnu, starp citu, šajā tīfa epidēmijā. Jā. Tieši tā, bet ir tā lieta par to pielāgošanos. Tāpēc es arī ik pa laikam to saucu par nervu sistēmu. Nervu sistēma var pielāgoties. Kaut kādā veidā tas ir joprojām unikāli man, kā mēs varam pielāgoties šiem tik daudz dažādiem apstākļiem, vai ne, un pat katapultēt sevi ārpus šīm te absolūtiem izdzīvošanas apstākļiem, vai ne, teiksim, tā arī ir daļa no padomju arhitektūras, vai ne, kas ir izaugusi no šīm te raķetēm, ka starptautiskā kosmosa stacija joprojām eksistē, vai ne, ka un joprojām uztver, tur arī ir viens sensori vairāk, kas mūs atpakaļ vēro uz tās zemes, vai ne. Bet pilsētas bija, kanalizācija atļāva mums populācijai ļoti eksplodēt. Es ļoti iesaku izlasīt grāmatu History of Shit no Dominika Laporte, Sūdu vēsture, kas ir ļoti arhitektoniska grāmata, kas nokoriģēja, kā mēs izstūmām un mēs nezinām, kur aizplūst šī kanalizācija. Mums nav šī apziņa, mums neinteresē, kur aizplūst tas tie netīrumi no mums, vai ne? Un kas notiek? Diezgan bieži tāda ignorance notiek, un šis teikums bez kanalizācijas nav civilizācija, tas ir uzrakstīts uz ķīšezara attīrīšanas iekārtas. Varētu jau teikt, ka kanalizācija ir tikpat liela daļa no kaut kāda militārā turisma, tā ir tāda arī viena no infrastruktūrām micēlijas šūnām, vai ne? Un tajā pašā grāmatā Sūdu vēsture ir tas rakstīts, ka tas, kas kontrolē atkritumus un mēslus, kontrolē varu. Itālijā mafija. Vai Latvijā viens oligarks. Jā, paldies šīs pozitīvās nots. Es domāju, ka mēs varētu noslēgt šo sarunu. Tātad paldies visiem, kas skatījās, un tātad laikojiet un baudiet un gaidiet nākamos video.